Francija pret Igauniju. Jā, Bennett Jason pret Rudi Lumiste. Pa priekšu Jason seko viņam Lumiste. Jason ar šo te pirmo sēriju un aiziet ieties pirmajā līkumā. Redzēsim, kāda izdosies nosakot sekotāju lomā Lumiste. Tur pārmetiens nākamo līkumu šeit varēja izbraukt nedaudz plātāk, varas korekcijas. Sans līdz mirklī. Tur pavisam tuvu Lumiste piebrauciņā un arī šeit jāmēģina ielīst pavisam tuvu durvīs un arī noslēdz braucienu mūsu otrais top 30 tandems. Bennett Jason pret Rudi Lumiste. Jā, jāatzīmē, ka kvalifikācijā 16. un 17. rezultāts un sniegums redzējām arī bija visai līdzīgs. So let's see the replay. Bennett Jason from France against Rudi Lumiste from Estonia. They were 16 and 17 in qualifying, and that showed on the tracks. Pretty similar drive there, the first half of their battle, and I'm sure we will get a nice show in the second part as well. Jā, nu uzmetām aci arī kopvērtējumam. Ja nemaldos, tad pirmajā vietā mums ir Daniels Baumans. Jā, tā arī ir. Tad tur padās Latvijas čempionātā. Jā, pirmais Daniels Baumans, tāpat arī Baltijas čempionātā, bet ja par Latvijas, tad otrais Henrijs Dubīnskis, tad mums ir Veikšāns, Maļinovskis, Jeņš, Šimermans un Šteinbergs. Bet Baltijas čempionātā pirmais Baumans, tāda ir Altmets, Maļinovskis, Jeņš, Randarkajo, Dubīnskis un Valainis. Uz Valainis redzējām jau iepriekš arī viņu šajā Lietuvas semipro tandem braucienos. Jā, tur no rīta viņš izcīnīja otro vietu. Labi iesildījās Baltijas semipro tandemiem noteikti. Un jā, nu jāatzīmē, ka Daniels Baumans jau kļūst par Latvijas čempionu semipro klasē un galvenais uzdevums viņam šodien kļūt par Baltijas čempionu. Jāatzīmē tikai 30 punktus. Aiz viņa atrodas vēl viens igauņu jaunietis, vai vēl viens jaunietis, precīzāk tikai no Igaunijas, Artūra Altmets, tā kā tur cīņas solās būt visai karsts. Un aiziet otrā daļa, Rudi Lumiste pa priekšu, Bennett Jason seko, Igaunija pret Franciju, ļoti interesants tandem pāris mums gadījies, un redzam, ka labu ārējo zonu mums šobrīd zīmē Lumiste. Jasonam jāmēģina tikt iespējas tuvāk, to viņš arī šobrīd rāda vēl āķīgā šī daļa, un ļoti labs sniegums no abiem pilotiem, vēl viens pārmetiens, un tas arī abiem izdodas, un abi ļoti tuvu sasniedz finišu. Jā, baudāms brauciens starp Bennett Jason un Rudi Lumiste. Yeah, we can see in the replay Lumiste doing a solid job on his lead run. Jason struggling here and there, but overall going really close to Lumiste's car. And here we can see Lumiste doing a really nice job transitioning. Maybe here could have been a bit more on the throttle, Jason catching him up. But other than that, nice run by Lumiste and Jason. Nu, redzēsim, par kuram tad par labu lems tiesneši. Attiecīgi uzvarētājiem būs jācīnās pret Imermanu top 16 cīņās. Līdz ar to iespējams tūlīt noskaidrosim arī pirmo top 16 tandēmu. Jā, pirmo reizi pie mums viesojās Bennett Jasons. Sanāca ar viņu un viņa spoteru nedaudz parunāties vakar. Un, jā, viņi plāno iespējams nākamgad aizvadīt pilnu sezonu. Tā kā ļoti interesanti. Ļoti interesanti, bet viņi teica, ka viņiem pazīstam šeit dzīvojot Latvijā, un tad attiecīgi tāpēc viņi atbraukuši un izmēģina spēkus. So nice to see Rudi Lumiste and Bennett Jason here at Biķernieki circuit. Jā, nu skatītāji, lūk, uztais aplausus viesim no Francijas. So Bennett Jason from France, all the way from there here in Latvia, and right now we are waiting for the result. Nu šobrīd mēs gaidām uz rezultātu un izskatās, ka tūlīt mums būs uzvarētājs un uzvar mums izcīnā Rudi Lumiste. Gets the win and advances on, bet Bennett Jasons arī nav bēdīgs un turpinās domāt par nākamo sezonu jau iespējams Latvijā.